Esiet sveicināti visi tepus ekrānam, kuri saprot latviski un klausās manus rullīšus. Šodien es gribu īsumā pastāstīt par diviem tādiem virzieniem. Virzieni ir vairāki, bet diviem tādiem ļoti aktuāliem virzieniem, kurā es strādāju un kurā būtu iesaku strādāt arī jums, ja vismaz saprast, tad, kad jūs gribat izkāpt no savām, teiksim tā, neveselības problēmām. Kā jūs zinat, varbūt nezinat, bet es par to bieži runāju, kad visi stāvokļi, visas novirzes no normas, no veselības normas, ir varētu sadalīt divos lielos blokos. Pirmais ir psiholoģija un enerģētika, tā atsevišķa tēma, to šodien necilāsim, un otrais ir intoksikācija un deficīti. Tas ir ķermeņa līmenī. Un, kā jau es teicu, ir divi tādi ļoti aktuāli virzieni, ar kuriem ir jāsāk un strādājot, kuros var salabot ļoti daudzas lietas un izbēgt no ļoti daudzām nepatīkamām procedūrām un padarīšanām, teiksim tā vienkārši. Pirmais, tas ir aknas un žults pūslis, un otrā tēma būs jods. Tas pirmais ir par intoksikāciju, jo, ko tas nozīmē? Aknu un žults pūšļu, teiksim tā, piesārņojums un disfunkcija pirmām kārtām. Tas ir viss, kas saistās ar zarnu traktu, ar gremošanas sistēmu un zarnu trakta problēmām. Tas ir ļoti liels slānis, dažādu diagnožu. Tas ir viss, kas saistās ar holesterīnu. Par holesterīnu jau man bija rullīts, jau dzirdējāt. Tas ir viss, kas saistās ar sirds asinsvadu saslimšanām. Tālāk, tā ir redze. Jā. Es nerunāju par traumām, es runāju par fizioloģiskām šīm redzes, kad sākas redzes pasliktināšanās. Jā. Es nerunāju par kaut kādas acu traumas vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir viss, kas saistīts ar locītavām, ar vēnām, ar ādu. Āda izņemot kašķis. Jā, tas ir ārējā tāda vaina. Tātad tas ir viss, vēlreiz atkārtoju, saistīts ar aknām un žults pūšļu darbību. Tas ir kuņģis aiz kuņģis, loģiski, jā. Es teicu, jo tas ir zarnu trakts, gremošanas sistēma, kuņģa aiz kuņģa darbība. Visi šie sfinkteri, kuri ir atslābuši vai tajā virzienā verās, un dzen žulti uz augšu, un tad ir visi atviļņi un visas šīs refluksi un šīs problēmas. Arī kuņģa skābe paaugstinātas, kuņģa skābe pazeminātas, tas viss ir saistīts ar aknu un žults pūšļa veselību. Par holesterīnu jau pieminēju, par redzi pieminēju. Tas ir viss, kas saistīts ar, teiksim tā, mazā iegurņa problēmām. Jo tad, kad nefiltrē akna un tad, kad neizdalās pietiekami žults, es šobrīd neiešu dziļumos, visu šīs, lietas stāstīt, bet pati būtība, tad cieš viss, kas ir zem jostas vietas, viss, kas ir zem aknas. Tātad visa šī zona. Tā ir intoksikācija, kas rada ķēdes reakcijā, zarnu trakts, tālāk ir visas ginekoloģiskās, visas prostatu vainas un tā tālāk. Un vairogdziedzeris. Tieši no žults pūšļa darbības, jeb žults atdalis ir atkarīga vairogdziedzera veselība, jeb kā tiks, šie hormoni, kā strādās vai nestrādās. Un otrs punkts, tas ir ļoti sāpīgs un ļoti traģisks punkts, tas ir jods, tas ir joda deficīts organismā. Mums ir daudz deficītu, mums var būt D vitamīnu deficīts, mums var būt dažādu vitamīnu deficīts, mums var būt kalcija deficīts vai jebkādu minerālu, bet es runāju par tādu ļoti aktuālu, kas aptver ļoti plašu segmentu. Un tas ir jods, no kura ir atkarīga visa vielmaiņa, visas onkoloģiskās lietas, visa endokrīnās sistēmas veselība un vispār darbība. Arī neiešu šobrīd dziļumos, es īsi, lai ietilpstu vienā formātā, vienā rullīšu formātā, kā saka, Un
es nezinu, kāpēc medicīna, kad ir runa par jodu, stāsta tikai par vairogdziedzeri. Mums organismā jods ir visur praktiski, ja? Ir orgāni, kuros pat ļoti daudz. Tie ir piena dziedzeri, tās ir olnīcas, tās ir oliņas vīriešiem, ja? Muskuļi, sirds, audi, praktiski visur. Un ja mēs tā mēram, tā norma, kam ir jābūt organismā, ir 1500 miligramu joda, no kuriem tikai 50 strādā vairogdziedzerī. Ja? Un mēs šai deficītā atrodamies jau vairākās paudzēs. Tālāk man te bija zem holesterīna rullīša droši vien, jā, bija tāds komentārs par iedzimtu holesterīnu. Kur es atbildēju, kad holesterīns neiedzimst. Un man tur pārmeta, ka es nekā nesaprotu no medicīnas un vispār no šīm lietām un tādā garā. Ziniet, kad var runāt par iedzimtu holesterīnu? Tikai tad, kad bērns piedzimst un viņam konstatē šo te holesterīnu. Vai labi, gada laikā pieņemsim. Viņš attīstās un gada laikā viņam ir holesterīna problēmas. Var teikt, jā, droši vien tur ir iedzimtas žultspūšļa un aizkuņa dziedzera problēmas, jā, un viņam ir šis iedzimtais holesterīns. Manā 23 gadu praksē es tādus neesmu sastapusi. Ja? Iedzimst šajā gadījumā, es atvainojos, tikai nevīžība, nezināšana. Ja? Bet es zinu lieliski, es studēju medicīnu, es zinu, kāda ir šī nostāja, ja? Tad, kad ir neskaidrs kaut kādi jautājumi, tad ir kas mums ir pubertāte, mums ir klimaks, mums ir iedzimts, vai kaut kāda tava ķermeņa īpatnība, ja? Tad noraksta parasti uz to. Tāpēc nav. Holesterīns neiedzimst, tāpat kā lielākais vairums hronisko šo te slimību neiedzimst. Iedzimst, pārņemās tikai mikroflora, pārņemās attieksme un pārņemās šī te nevīžības, atvainoju, šī te nekompetentā attieksme pret savu ķermeni. Bet kas, negribas teikt rupjus vārdus, ja? Bet es varu pateikt no prakses, ir bijuši 3,5–4 gadu bērniņi, veci, jauni bērniņi, kuriem izņem žultspūsli dēļ žultsakmeņiem. Agrāk šī vispār kaite, šo izskatīja pēc gadiem 50, pēc 60 tādā vecumā. Šobrīd ir maziem bērniem. No kā tas ir atkarīgs, mīļie vecāki, ja? Nesēdiniet saviem bērniem aknas žultspūšļu un gremošanas sistēmu ar nepareizu pārtiku, barību. Jā, tas ir tas, kad ejam garām McDonaldam un svin bērniem dzimšanas dienas McDonaldā baro ar visu to šņagu, jā, tas tāda ārkārtēja forma, jā, bet lielveikalos ir pilns drazas, kas nosēdina žultspūsli. Bet es šodien ne par to, stāsts bija par šīm divām lietām, jā, kuras ietaupīs jums laiku, ļoti daudz nervu, jā, ļoti daudz sāpju un ļoti daudz naudas. Finansu līdzekļu, ja, ņemot, ārstējot lietas, kuras atkarīgas no šiem diviem faktoriem. Lai jums jauka diena!